Sveicināti. Šodien uztaisīsim nelielu pauzi. Skaļums kaut ko neiet. Tagad iet. Tam. Ok. Jāiet tā. Pieejas datus nosūtīšu. Viņi būs vēlāk. Tās man vajag redzēt, vai ieraksts ir ok. Tā, viņš ir ok. Mums ir jāievada cenas, lūk, dažiem produktiem. Parādīšu, kā to ievadīt. Pieejas datus nosūtīšu. Ejam iekšā. Tas tāpatās kādreiz būs jādara, jo, nebūs tā, ka es visu laiku administrēšu to lapu, tā laikam visdrīzāk nebūs, jo tas ir diezgan vienkārši. Iespējams, kāds sapratīs, un tad vienkārši par to nebūs jāmaksā. Produktiņi. Atpakaļ. Kur pieejams mums ir, ko es jau dažus ievadīju. Un ir jānomaina cena verdam. Akcijas prece. Ir divas cenas. Var uzlikt vienu cenu un var uzlikt akcijas cenu. Ir tāda iespēja. Un izskatās tas mums. Izskatās tas veikalā šādi, kad ir veikala vecā cena un jaunā. Tieši tāpatās šeit varētu uzlikt 10 un te būtu 8,89. Tā, verde jānomaina. Ejam pie verde, pie data. Un apakšā pie cenas ir price, tas arī ir jāmaina. Word dokumentiņš, verde, copy paste, control copy. Copy paste, bet caur punktu, caur komatu neies. Caur punktu un jānoņem ir special. Speciāls ir, tās ir tās akcijas. Tad citu cenu var ierakstīt šajā vietā un viņa būs pa zemāku pieņems. Kā parasti akcijās mēdz būt. Šobrīd ņemam nost un save. Un skatāmies, kas mums te notiek. Ir jauna cena. Viss pa tādu cenu viņa arī iet. Un verde ir nomainījusies. Tieši tā var mainīt visus pārējos produktus, visas cenas var mainīt tādā kārtībā. Ko gribētos pateikt, kad rekura informācija būs jāmaina šī, pieņemsim, par mums sadaļa tikai tā sadaļa, kas ir šī. Lūk, šī, jo šīs mainās citās vietās. Informācijas sadaļa mainās pie informācijām. Atradāt attiecīgo dokumentu. Šis nestrādā. Strādā šis par mums. Piegāde strādā un noteikumi strādā. Pārējais ir atslēgts. Ko var redzēt? Privātu un noteikumu piegāde par mums. Tie arī strādā, tur ieejot iekšā sadaļās pēc valodas var likt iekšā savu tekstu, pielikt savu bildi, var arī video pielikt, var linkus, iezīmē kaut kādu, ja viņš ir vispār, iezīmē, kur vajag.
Var pievienot linku jebkuru, uz kuru vietu gribās. Un pārējais kā Wordā. Šrifts, lielāks, mazāks, stili, protams, diezgan grūti. Es tur baigi tagad ņemos, lai būtu viss vienādi, bet kaut kā viņš tur, ja Wordā nav uztaisīts vienādi, tad šis pieņem kā no Worda, piemēram. Ja tur būs viens teksts uz Ariela, otrs uz Tahomas, viņš arī tā paņems. Un līdz ar to uz saita atainosies bišķiņ savādāk. To var redzēt, piemēram, par mums ir un ir piegāde, un būs atšķirība šriftos. Tāpēc viņus vajag censties visur vienādus, bet kaut kā to dabūsim galā, ok, labi, par to nevajag. Pa cenām, tur tas bija viens. Turpinot, tur pateikt vēl, piemēram, ir preces, izmainīt kaut kādus datus par preci. Uz zīmītes un angļu valodas nav, ir krievu un latviešu. Jāmaina tikai šīs divas. Ja ir teksts kaut kas ir jākoriģē, tad tas tiek darīts tieši šajā slajā. Tas ir apraksts. Var pielikt video, reko šitam te ir video klāt, reko šitā sadaļa pielikt video, ja gadījumā viņš ir, bet, pārstāvā jau viņu laikam nav, viņu var ņemt nost. Ja ir jāmaina teksts, tad viņš ir jādara attiecīgajā precē, attiecīgajā sadaļā krievu vai latviešu, un jāmaina tas teksts, ja viņš ir jāmaina. Tad tālāk te viņš ir modelis, bet tur viņš ir tilpums, tas bija jāmaina tur kodā, bet to neskatīsimies. Cena, tad svari, to būtībā visi var dzēst nost, ja viņš nav vajadzīgs, un izmēri. Tā. Šeit ir kategorijas, kurā vietā tas atainojās. Jā, un te būs savienojot. Produkti, ar ko ir vienoti. Te būs tas, kas ir, piemēram, ja ir produkts. Piemēram, Aptabody ir produkts, un viņam būs sekojošie produkti, kuri parādīsies. Viņam jau te ir kaut kas. Un tas pievienojās rekušai related products. Tas liekas klāt. Nepaskatījos to, kur vajag. Aptabody bija jāskatās. Tā, un atrast Aptabody. Ja mēs atrodam viņu, tad varēs redzēt produktus, kas ir pievienoti klāt, kā līdzīgie. Vai vien šeit linki. Jā, reko viņi ir. Šeit liekās klāt, tā lai viņus varētu redzēt. Reko ir produkts. Viņam apakšā rekomendējumās preces. Tā. Tālāk slējās atribūti. Un tas ir apraksti. Mēs neizskatīsim tā speciālās cenas, par to mēs jau runājām. Tā, un Aptabody, cik mums ir cena? Nomainīsim pa ceļam uzreiz cenu. Tā, Aptabody, Word failiņš.
apta bodīt 150 viņš ir 200 kā tā tad būtu 17,49 bet tas ir apta bodīt tā, kāpēc viņš tā ir tad pastīsimies plās ātri cena ir tāda mēs ieliekam punktiņš visam ir jāstrādā tā ieslēdzamies viņam ir akcija tā akcija jāņem nost jo savādāk tur viņš paliek nav akcijas tā kas ir pa kļūdu vārds sakot tur bija kļūda re kur nomainīju 150 ml cena ir viņa uz lapas pie ķermenim parādās bet ja viņu skatās ar saistošiem produktiem man šķiet tad viņa vēl nerādās kur mums tie saistošie bija rādās jau arī uz saistošiem viss ok, tā viņš arī tad strādā tad tālūk mainās tās cenas tilpums, ja nu kādreiz vajag lūk, re, kur ir te ir jāmaina tilpums kas atainojās šeit tā, ok, tagad tikai paliek darīt nosūtīšu paraules uz labu